cik viegli tev ir teikt nē. Ir pieaugušie, kuri var droši pateikt nē, un varbūt tādi, kuri ļoti daudz saka nē un skaidri, un te ieslēdzās tāda ļoti izteikta stingrība, kad tiek pieprasīta tāda bezieruna paklausība, un otrā pusē savukārt var būt arī tas, ka nē vispār netiek teikts, un visādos veidos pieaugušais mēģina ar bērnu runāt tā, lai bērns pats saprot. Nevienmēr tā būs, tas vienkārši nav iespējams. Tad, kad mēs esam darījuši visu šo lielo daļu, kad mēs ar bērnu daudz runājam, viņam stāstam, viņam parāda, viņam pašam jautājam, viņam aicinam, mēs tā kā cieņpilni pret bērnu komunicējam, dodam viņam tās iespējas, bet tad būs tās situācijas, kad robežas ir robežas, un ja mēs esam visu šo darījuši jau, un mēs zinām, ka bērns, piemēram, zina, ka pa gultu lēkāt nedrīkst, un tas jau ir pārnāts, un bērns zina, kur viņš var lēkāt, tad šajā gadījumā mēs neejam 10. reizi un nesakam, kāpēc tā lēkā, kas ir tas, ko tu varētu darīt. Nē,